Nav Justina Koritkovska no Polijas, Natālija Smoģenova no Krievijas, kas vēl 2005. gadā pasaules čempionātā piedalījās. Žēl, ka nav Jūlieči finālā, un finālā ierindojās 9. vietā, katrā ziņā. Poļina Jelizarova pagājušajā gadā Londonas Olimpiskajās spēlēs kļuva par vienu no tiem gaišākajiem, skaistākajiem brīžiem vispār mūsu olimpiskās delegācijas startos olimpiskajās arēnās. Es šeit nerunāšu par čempionu, par medaļniekiem, tas ir pats par sevi, tas ir. Poļinai Jelizarovai arī jābūt šeit par uzvarētāju, bet, viņa cer izpildīt pasaules čempionāta A normatīvu tieši šeit, tieši Rīgas kausos. Mazliet saminstinājās, viņa mazliet nesanāca. Tātad lotas grūšanā pēc pirmajiem mēģinājumiem Čehs Mārtiņš Stašeks ir līderis 19-14, bet galvenajam favorītam Dilanam Armstrongam pirmais mēģinājums nav ieskaitīts, kaut gan tas viņam bija labāks. Viņa grūstā lota 38. Otrais labākais rezultāts Latvijas vieglatlētikas vēsturē. 23 centimetrus tuvāk tikai par Latvijas rekordu. Un finišs uzvar Svetlana Kudeliča, Poļina Jelizarova otrajā vietā. Rezultāts nebūs īpaši augsts, 9,57 apmēram 9,57. Tas, es domāju, Poļinas rezultātu, tas tā plus mīnus. Un pirmās divas šķiet tikai ieskrēja 10 minūtēs. Pārējām rezultāti būs vājāki, bet vēlāk.